Runāsim par mīmu monētām šajā video, un pirms 3 mēnešiem šeit mēs savā video kanālā, YouTube kanālā ielikām šo te Crypto All Stars mīmu monēta pirms 3 mēnešiem, kā redzat, jā. Un šodien, kāpēc mēs gribam par to parunāt, man ir jautājums tieši tev, skatītājiem, kurš klausītājiem, tātad vai tu vispār investē, plāno investēt un vispār saproti, kā investēt mīmu monētās, jo tā ir atsevišķa, kā saka, likvīda klase priekš tiem, kuriem patīk augsta riska spēles. Tā vietā, lai ietu spēlēt kazino, jūs varat nākt un spēlēt ar mīmu monētām. Nav patiesībā pavisam tik ciešs salikums tam visam pasākumam, taču, ja jūs investējat mīmu monētās bez jebkādas stratēģijas, tad tas ir tikpat labi, kā aiziet uz automātiem. Ja? Tāpēc viss pēc kārtas pirmkārtām, lai tie, kas vēl nezina, tie, kas varbūt skatās pirmo reizi, kas ir mīmu monētas. Principā mīmu monētas ir kaut kāds izdomājums, kas ir aktualizēts pēc kaut kāda nosacītā, tieši tā mīma, ja, tāda populāra karaktera rakstura lieluma no kaut kādas vai izrādes, vai multfilmas, vai spēles, ja, kuru var atpazīt lielas cilvēku masas. Šajā gadījumā All Stars tā tad ir apvienojums starp daudzām šīm te mīmu monētām, vai jeb šo mīmiem. Un konkrēti jau ir paņemts kā piemērs jau esošās mīmu monētas un it kā salikts vienā grozā, salīdzinot viņas, ja, izveidojot šo te raksturu spēles un tādā veidā tātad attēlojot kaut ko jaunu un interesantu. Ar ko šis te All Star projekts ir interesants? Ne tikai ar to, ka viņi jau ir savākuši 5,7 miljonu, pēdējais miljonus ir burtiski pēdējo 2 nedēļu laikā savākts, ja, bet arī ar to, ka tikai 25 dienas ir palikuši līdz šīs monētas listingam. Tātad šobrīd vēl notiek pirmspārdošana, kas nozīmē, ka vienu šo te Stars monētu pirmspārdošanā mēs šobrīd varam iegādāties par šādu te summu 0,0016125. Ja. Protams, var nopirkt ar karti, var nopirkt ar kripto, ja vēlaties, un ja jūs zinat, ko jūs gribat darīt ar to visu un kāda ir jūsu stratēģija. Nopērkot to jums iespēja arī iesteikot. Stakings, tas nozīmē, ka jūs saņemsiet bonusā vēl tieši tās pašas monētas. Šobrīd ir 338% pieejami šeit stakingā, ja jūs viņus iesteikojat. Tas nozīmē, ka jūs ieliekat, viņas aizslēdzat ciet, un šī summa krājas, atcerieties, šīs 338% ir gada likme, tad izdaliet uz dienas, apmēram vidēji 1% dienā nāk klāt, bet kas ir interesanti, tātad, protams, jūs viņus nevarēsiet dotajā brīdī izņemt, jo nav jau ko izņemt, jo viņi vēl nav izlaisti nemazām, bet tā ideja ir tāda, ka tad, kad parasti, ko mēs esam novērojuši, kad tokeni tiek izlaisti, tad no stakinga viņus parasti var izņemt, kaut kādu nedēļu pēc tam, un tad jau tirgus parasti ir nožūpojies, un ja mēs runājam par tirgus svārstībām un kritumiem, ja, tad mēs runājam par šiem te viļņiem, kāpumiem un lielajiem kritumiem, ja. Šajā te gadījumā, uz ko es gribētu vērst jūsu uzmanību, ir tas, ka ja mēs runājam par klasiskajām monētām, kas ir bitcoins, kurš šobrīd ir atkal sasniedzis jaunu augstāko vērtību, ja, kā redzat, šobrīd treidojās pie 98,000, bet tai pašā laikā augstākā vērtība ir jau krietni pietuvojusies 100,000. Ja? Un tas ir tas, kas, protams, ir fenomenāli. Šobrīd, kas saka, buļļu tirgus ir pilnā atvēzienā. Paradoxāli, kā uz ko mēs skatāmies, ir tas, ka pirms gada, kad mēs kriptomānijām stāstījām, hei, klausies, izglītojies, mācies par kripto, dari kaut ko, lai tu varētu dubultot, trīskāršot, desmitkāršot savu kapitālu, tad cilvēki bija pat cilvēks teica, tas viss iet līdz nullē. Lūk, jums arī nulle, tikai gandrīz vieninieks ir priekšā ar 6 nullēm aiztā. Bet nepārmetiet sev, šis ir tikai 4. šāds te cikls, kuram mēs ejam cauri, un vēl būs daudz tādu pašu priekšā, tātad apmēram 4 gadu cikls tas ir, ja. Tā kā, ja domājat, ka atkal kaut ko esat nokavējuši, lūk, jums labs starts, tad kriptomānija piedāvā no pamatiem, no nulles līdz pat brīdim, kad jūs varat treidot. Un pēc tam arī tradingu mācāmies kopā, tātad tirzniecību un dažādas stratēģijas, automatizētas tirzniecības un visas pārējās lietas. Kursi, pirmie soļi iesācējiem, kripto uzrāviens tiem, kas jau tā kā vēlas kaut ko vairāk, un, protams, pievienoties bezmaksas kriptomānijas grupai, šeit jūs atradīsiet arī tātad melnās piekdienas ķērienu līdz novembra beigām. Tas ir aktuāls, kuru jūs saņemat līdz pat 50% atlaides uz mūsu dažādiem interesantiem pakalpojumiem un servisiem. Mūsu biznesa nav pelnīt ar kursiem, vienkārši mēs gribam no savas lielās kopienas, kas ir apmēram jau vairāk kā 8,000 cilvēki dažādās platformās kopā atlasīt tos, kuri patiešām ir nopietni un grib kaut ko darīt, nevis tikai teikt, ka viņi kaut ko grib darīt un pēc tam iet un meklēt bezmaksas resursus un tā tālāk. Forši bezmaksas resursus pilns internets, kā redzat arī mūsu YouTube kanālā. Ir jau vairāk kā 700 video pieejami, tātad jūsu izglītībā šeit faktiski gandrīz var atrast visu, kas jums ir nepieciešams, lai veiksmīgi startētu un sāktu. Viss, protams, ir saprotamā latviešu valodā, taču, ja jūs runājat arī citās valodās, tad jums resursu netrūkst. Bet, ja gribat kaut ko koncentrēt, ja gribat ātrus panākumus, ja gribat panākumus, kas ir garantēti vēl šajā te buļu tirgu,
tad pievienoties kriptomānija.lv un jūs zināt, kur visu atrast. Bez tā visu runājot par Crypto All Stars, kāpēc mēs vispār jums rādām šos te projektus, tāpēc, ka, protams, ka lielākā daļa cilvēku šobrīd ienāk caur kaut kādiem kanāliem, un viens no tiem ir tieši šis te mīmu monētas, ja viņi ir dzirdējuši, ka kāds nopirka par $100 mīmu monētu un nopelnīja 3 miljonus, ja, un šādi stāsti netrūkst. Protams, šādi stāsti sociālajos medijos ātri multiplicējās, ja, un ātri līdz tam var nonākt, bet ja jūs nesaprotat visus šos te procesus, kas šeit augšā ir uzrakstīti, sākot ar to, kāda tad ir ceļakarte, kā viņu pareizi izlasīt, ja jūs nesaprotat, ko nozīmē tokenomika, kas ir tokens kopā ar ekonomiku salikts un kā tas viss, teiksim, atspoguļojās uz jūsu investīciju, ja, tad, visvienkāršākajā veidā jūs, protams, varēsiet, kas saka, saķert tikai galvu un paskatīties, kā jūsu investīciju kapitāls kļūst ar vien mazāks un mazāks, ja. Kāpēc es jums tas droši varu teikt un varu garantēt, es to esmu redzējis atkal un atkal šajā te jau tirgus ciklā iepriekšējos un tā tālāk. Ja. Negribu jūs nobiedēt, nav visi tik traki. Protams, ir arī veiksmes stāsti, ir arī tādi, kas, pirmajā reizi iestraptē un viņiem uzreiz veicās. Taču tiem, kuriem ātri veicās, ātri arī viss aiziet, ja, tādā veidā. Ir, protams, arī mums kolēģi no kriptomānijas, kas pelna miljonus, nepārspīlēšu, pelna miljonus ar mīmu monētām, bet tas nozīmē, ka viņi zina, ko viņi dara, un viņi pavada vairāk kā 10 stundas izmeklē, 10 stundas dienā pētot, lasot, interesējoties, atbalstot kaut kādas konkrētās monētas, kā piemēram šo te kaķi ar brillēm. Ja? Tā kā, jā, iespējas ir, vai šīs iespējas izmanto tu, vai tu esi vienkārši tikai plānā galdiņa urbējs, divāna eksperts un tā tālāk, tev pašam ir izvēle, kas tu tieši esi, ja? Un šajā gadījumā, kā jūs zināt, kriptomānija nav nekāds finanšu padomu devējs, ja? Pērc šito, nepērc to un tā tālāk. Ja mēs vairāk fokusējamies uz to, ka jums ir kaut kāda savu veidu stratēģija. Un starp citu par stratēģiju, ko mēs izmantojam, mēs runājam jau šeit bezmaksas kripto meistarklasē. Ja tu nevari veltīt 45 minūtes noklausīties vienu meistarklasu, tad kripto vispār nav domāts tev. Labāk ej atpakaļ savā darbā. Neesmu es tik skarbs, kā izklausos dažreiz šajos te video, bet vienkārši tie dīvainie jautājumi, ko cilvēki mums sūta, ja, kaut vai šajā vietnē, ja jūs varat atnākt un izlasīt, kas ir Crypto All Stars, ja, ko nozīmē meme vaults, starp citu šim te ir ļoti labs pielikums, tad tas, ko viņi darīs, Crypto All Stars, tā kā viņi iznāks, tad viņiem būs šis memu, kas ir safes pieejams, un ko tas nozīmē, ka principā būs iespēja iesteikot šajā seifā arī citas mīmu monētas un uz tām pelnīt APY, tātad gada procentu likmi, ja, pelnīt, un ja runa ir par kādām monētām, tad šeit var redzēt jau, protams, viņi izlasīšu visu top Pepe, tur Doge, Shiba, Floki, ja, Mog un tā tālāk, ja, tā kā šie te visi, un te rakstīs, ka vēl pievienosies NT klāt, ja, un kāpēc, piemēram, jūsu, vietējā banka jums sola tur, 1,7 vai 2,3% gadā un tā tālāk, ja? Un kā ir iespējams, ka, piemēram, tur kaut kāds Crypto All Stars var maksāt 338% gadā? Man jau gribētos vienkārši teikt, tas ir kripto, ja, bet, protams, tur apakšā ir savu veidu matemātika, tur ir savu veidu modulis, ja, kurš šo te visu nodrošina un palīdz šo sasniegt. Nav runa tikai par šo. Ja jūs aiziet un paskatīties klasiskās kriptovalūtas, ja, un tas ar klasiskajām, protams, ietilps, pirmais 20, kā varētu teikt, izņemot stabilās kriptovalūtas, ja, tad, visām viņām ir, protams, sava vēsture, kuru noteikti vajadzētu būt gan interesanti, gan arī vērtīgi pārzināt, bet ja jūs ieiet jebkurā biržā, jūs redzēsiet, ka uz visām šīm monētām noteikti var nopelnīt, ja ne dubultā to, ko piedāvā jūsu banka, ja, tad vēl vairāk, ja, tad šajā te gadījumā mēs par to, kādā veidā vispār uzbūvēt šīs te monētas un kā viņas tā kā darbojās šeit pirmajos soļos stāst jums sīki un smalki, plus iemāc jums arī izveidot savu monētu, ja jūs gribat piesaistīt kapitālu. Kāpēc es par to runāju? Paskatieties, Crypto All Stars ir šāda te veida lapiņa ar kaut kādu ideju aizmugurē, ja, un viņi ir savākusi jau 5,7 miljonus. Iedomājieties, ka jūs vienkārši gribat savam biznesam piesaistīt kaut kādu kapitālu, un jūs nezināt, kā to izdarīt, jo banka jums nedod, tāpēc, ka jums nav ko ieķīlāt, jums nav māja, jums nav zeme, jums nav, vecmāmiņas vecais žiguls, ja? Kā jūs savāksiet kapitālu? Kripto ir jūsu iespēja. Bet, lai to zinātu, kā to izdarīt, jums jāsaprot ir paši pamati, ja? Un tāpēc pirmajos soļos mēs arī par to runājam vienkāršā saprotamā valodā, tā kā jebkurš no jums to sapratīs, ja? Starp citu, mums kādreiz šie pasākumi notika klātienē. 4 semināri mums bija šajā te gadā, visi bija pilnībā izpārdoti. Un cilvēki teica, klausies, vai tu nevari pārstāvēt to visu online.
Kāpēc jūs nepārceļat online? Tāpēc, ka mēs nevaram tur atbraukt no citām valstīm. Jā. Šobrīd, kā es redzu, šeit pat ir tā, kā es teicu, šis nav biznesa priekš mums, jā. Mēs vienkārši gribam, lai jūs mazliet tā kā, pieskaraties un piesakot ar savu naudu 25 eiro, no 79 eiro šobrīd ir rudens atlaide vēl, un, ja jūs izmantojat melnās piekdienas piedāvājumu, man liekas, tad vēl ir 50% no šīs cenas vēl nos, tā kā. Ir grēks nepieteikties. Tā pašā laikā cilvēki to nedara, un zinu, ko viņi izdarīs, viņi atnāks nopirks Crypto All Star par $1000, pazaudēs viņus visus, un tad teiks, Cryptomānija man tur ieteica. Nē, Cryptomānija tev neko neieteica. Cryptomānija ieteica tev izglītoties, mācīties saprast, un atceries, ja tev izglītība asociējās ar skolā iešanu, kas bija varbūt rūkta pieredze, tad pie mums tā nav. Pie mums ir jautri, pie mums ir fanīgi, pie mums ir interesanti un ātri. Ja? Principā tā pirmie soļi domāt, ka to var apgūt pašu pamatu dienas laikā. Ja? Savukārt, kas attiecas uz nākamo pakāpi, kur mēs runājam jau par dažādām stratēģijām tā tālāk, tad šie te kripto uzrāviens 2.0, tas ir 6 nedēļu miksētais kurs. Miksētais nozīmē, ka jums ir gan ierakstītās video klases, gan arī mums ir dzīvās tikšanās. Ja? Tā kā katru nedēļu, kas ir super forši, super interesanti, ja? Un arī 1-pret-1 sesija, lai izstrādātu savu stratēģiju. Tā kā izdomā, ko tu vēlies, vai tu gribi pirkt Crypto All Stars un cerēt, ka nopelnīs miljonu, vai gribi sevi izglītot un pēc tam to darīt atkal un atkal un zināt galvenais ne tikai kur un kā, bet kā atrast šos projektus, kā viņus izanalizēt, kā saprast, kurā riska kategorijā viņi ietilpst. Tā kā izvēle ir tā, ja? Šobrīd 25 dienas līdz šī tokena palaišanai. Nopirkt var ar karti, ar kripto, kā es jau minēju, savienoju savu maku. Ja tu vēl nezini, kas ir digitālais maks, tad vispār nenāk šeit, ej pat aizno uz Cryptomāniju. Bet jebkurā gadījumā, lai tev veicās, mēs pelnam un pavarojam kripto katru dienu. Mums ir ļoti daudz dažādu veidu, kā mēs to darām. Ar ļoti nelielu daļu no tiem mēs dalāmies savā YouTube kanālā. Tā kā piesako mums, ieliec like, ja tu kaut ko iemācījies šajā video, pat ja tu esi dusmīgs par to, ko es pateicu, arī ieliec like vai dislike, tas arī palīdz algoritmam. Paldies, pagaidām, visu labu!